Šis ir otrais zvans. Es esmu Reinis Pozņaks, un es esmu piecēlies no dīvāna, jo dzīve man piespieda kļūt sabiedriski aktīvam. Mans vārds ir Juris Garjāns, audiogrāmatu un podcastu producents un zemessargs. Skan otrais zvans. Raidījums tiem, kuri nebēgs. Podcasts ir pieaudzis un nopietns, tā ka viņam parādās pielikumi. Ja, kamēr podkastam nav pielikums sūds, bet tikko kā ir pielikumi, to var teikt, ka viss, kā tās ir īsts, tur jau viss jau notiekās. Un tad mums te ir pirmais pielikums arī ir. Izdevās man tevi izprovocēt uz ātru sarunu, jo mēs esam slaveni kara sludinātāji un cilvēku baidītāji, un šobrīd gaisā ir tēma par cilvēku baidīšanu. Ir jā. Nu, lūk, un tad 3 punktus, ko mēģināsim ātri izrunāt, divatāli, jo varbūt ne katrs no mūsu viesiem, kas ir klāt, ja mēs tad sāksim šitā izpildīties, ne katrs varbūt ir ar mieru, ka tieši tā mēs to pasakām, un tad viņam tur prasīs, pie kādiem tu tur ej, kas tie tādi ir pa ekstrēmistiem, un tā. Tāpēc mēs divatā, un uzreiz gribu atvainoties, ka es pilnīgi noteikti neizgriezīšu visus lamu vārdus no šī te ieraksta. Ja mums ir bērni tūmā, pavediet nost. Vārds sakot 3 lietas, kuras es gribu izrunāt ar tevi. Tātad pirmā, vai Maskavī šobrīd veids kaut kādu īpašu iepriekš neredzētu baidīšanas kampaņu. Pirmais jautājums. Otrais, kas varbūt ir pat svarīgāk, vai Maskavī var uzbrukt Latvijai pēkšņi šobrīd, tuvākajā laikā. Un trešais, un ko mēs varam secināt, vērojot to, kas notiek, vai to publisko komunikāciju, to nokritušo dronu. 3 lietas. Viss viņas ir pilnīgi skaidrs, ka saistītas, un droši vien, ka mēs te palēkāsim, bet sākam ar pirmo jautājums, vai Moskavī veids šobrīd kaut kādu īpašu baidīšanas kampaņu? Es domāju, ka veids, vispār Moskavī regulāri veids dažādas kampaņas un arī uzbrukums. To modernie speciālisti sauc par hibrīdu kara uzbrukumiem, bet, protams, ka viņi to dara nemitīgi un arī veids dažādus informatīvus uzbrukumus. Jā, protams. Labi. Faktu droši vien noliegt nevar, ka Maskavī visu laiku kaut ko veids. Bet jautājums ir tāds, vai tās kampaņas tā būtība ir tāda, ka mums mēģina visādi speciālisti vārdā nesauksim riekstiņus, bražas un sprūdus paskaidrot, ka tas ir kaut kas tāds īpašs un ka tas ir kaut kas tāds atšķirīgs no visiem citiem. Pirmkārt, tas, ko es pamanīju sociālos tīklos, kas ir ieguvusi otro elpu, ir tāda uzsildīta zupa. Tomēr tas bilds bija pirms gada, man liekas, viņi rakstīja un visu šo schēmu zīmēja. Tā kā, protams, ka kāds to dara mērķtiecīgi un organizēti, lai iebiedētu, lai droši vien arī mazinātu, atbalstu Ukrainai, jo, protams, Eiropai pašai tagad visu vajag, nevar tik daudz dot Ukrainai, jo ir jāgatavojās pašiem, jo Krievi tūlīt bruks virsū. Tā kā, to viņi dara regulāri un turpinās darīt. Jā, bet šeit mēs varbūt nokļūstam pie tā, ko es par šo visu gribēju pateikt, ka Krievi veic visādas kampaņas un teikt, ka šī ir ar kaut ko īpaši atšķirīga, manuprāt, vismaz es tā uzskatu nevar, tāpēc, ka tad jau sanāk, ka mēs arī viņu labā strādājam. Mēs arī stāstam, ka vajag kaut kā baigi saņemties, un kad nemaz nav tā, ka baigi var paļauties, ka te viss notiks. Mēs redzam, kā Trumps izturas pret Krieviju šobrīd, un ja mēs par to sakām, ka tur ir problēmas ar to NATO, un kā Trumps tā saka, ir problēmas, ko mēs darām? Mēs tagad piedalāmies Moskavijas organizētā kampaņā, vai kā? Nē, mēs nepiedalāmies Moskavijas organizētā kampaņā, mēs gatavojamies sliktākajiem, ceram uz labo, tas stāsts jau šajā kampaņā ir, vai tas varbūt atšķirīgais. Ir tas, ka tas tūlīt notiks, viss jau tūlīt jau ir gandrīz tanki pie robežas un sēž armijas un gaida komandas. Tā ir tā atšķirība. Bet viņi jau to nesaka. To jau mēs visu laiku runājam par to, ka nav armijas. Tas parādās tur dažādi youtuberi un kas tik tur nestāstīja, ka komandas ir dotas un viss ir sagatavots, gaida komandu. Es nezinu, kādos tiktokos dzīvo. Tas bija YouTube. Šito neesmu. Nē, ir visādi ekstrēmisti, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tas jau nemaina faktu, ka mums ir jāgatavojas, ka tas var notikt. Un tad kāda ir atšķirības starp to, ko mēs darām, un to, ko dara moskaļu boti? Mēs sakām apmēram vienu un to pašu, ja tā pavisam attālināt pastās, ka mēs neesam gatavi šobrīd.
Nu, jā, bet mēs arī neesam. Tad kur ir atšķirība? Maskavas boti saka, ka tūlīt rītā mēs nāksim iekšā. Ja? Un tā, jā, labs. Es tev šeit nepiekrītu par to rītā. Mēs līdz parunāsim arī par to nākšanu iekšā, bet es tiešām pavisam godīgi no savas puses nesaprotu šo te nostāju, ka es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem darbs ir kušināšana. Mēs par to esam runājuši, ja? Kad nevajag uztraukties. Mums taču ir budžets, mums ir 7 gadu plāns, mums ir tas, un šitā te cilvēku baidīšana, tas ir slikti. Ja? Un cilvēki arī pavalkās uz to. Viņi saka, kāpēc jūs mums šito visu stāstāt? Jā. Ja? Kāpēc jūs sakat, ka var kaut kas slikts notikt? Mēs visu laiku mēģinām tagad stāstīt, ka var kaut kas slikts notikt. Un ka tas nav nekāds 5 vai 7 gadu plāns. Jā. Jo galā, priekš kam tad mums tagad jāiespējams, tev mums ir 5 gadi. Savā ziņā domājot, šis varbūt ir veselīgi tādas kampaņas arī mums pašiem. Ja? Tad lūk, varbūt tā ir mūsu kampaņa, nevis Moskvai organizēta. Es nemāku tos botus organizēt tik ļoti. Tā kā diez vai arī uz to bildi man nav ietekme, teiksim. Bet, saprot, ir atšķirība, vai tu runā par tādu teorētisku, lai arī varbūt reāli, bet tomēr teorētiski iespēja. Un tad ir kampaņa kā tagad, tāds vairāk uz panikas radīšanu, teiksim, orientācija. Bet es te precizēšu, tas, kas ir atšķirīgs no tās ziņu plūsmas šobrīd, tiešajā kontekstā nerunāsim par to, ko viņi tur kaut ko saraksta kaut kur TikTokā pa 25. martu un tam līdzīgi, kas ir tipiska vienkārši šūmēšana un cilvēku uzvilkšana, ja? Bet te ir tas tikko svaigais stāsts par to, ka droni lido pāri Baltijai, jo, kā tad viņi savādāk tur aizlidot līdz tam Ļeņingradas apgabalam, ja? Un tad viņi droši vien lido pāri Baltijai un mēs viņiem palīdzam. Tas ir tas jaunais stāsts. Jā. Tur nav stāsts par to, ka mēs esam gatavi vai viņi ir gatavi uzbrukt, tur ir stāsts par to, ka mēs aktīvi piedalāmies. Jā, bet viņi, saprot, viņi jau to par visiem visu laiku stāsta. Tieši tā. Tad pirmkārt mēs saprotam, ka viņi visu laiku kaut ko stāsta. Ko mums ar to darīt? Kāpēc Sārtam un Riekstiņiem ir jāuzstājās ar gariem tekstiem par to, ka nevajag par to uztraukties? Tāpēc, ka viņiem šķiet, ka ir sabiedrība jāmierina. Viņiem tas darbs. Viņiem tāds darbs, jā. Un mēs savukārt ar tevi piekristu. Ja mēs dodam Ukrainam Javelīnu, ar ko šaut pa tanku, patiesībā mums būtu jāpriecājās, ka Ukraiņi lido pāri mums un šaut pa Ļeņingradas apgabalu. Protams, bet es ceru, ka mēs par to arī priecājos. Jā. Kur ir tā ziņa? Ka mums vajadzētu, ka mums nevajag teikt, tā nekādā gadījumā nedrīkst būt, mēs neko tādu nepieļautu. Bet kas tā ir par komunikāciju? Ko mēs tādā veidā gribam pārliecināt par ko? Es nezinu. Saprot, es baigi uzvilcies, es jūtu, ka es tagad iekarstu, jo es ilgi cietos, par šito runāt. Bet pastāst man, kur ir loģika šī? Tā komunikācija, sāk par komunikāciju runāt, man arī raudāt gribās, jo mums viss tas stils vai raksturs ir tā kā beidziet uztraukties, viss kārtībā. Vai kas tieši un kur tieši, tā kā nav jūs darīšana, neuztraucieties. Un man šķiet, ka tas ir tieši tas veids, kas rada vēl lielāku paniku un satraukumu. Ja? Tieši tā. Ka tu nezini īsti, kas notiek, un pie tam mēs dzirdējām, ka mums dronu sienas jau ir praktiski, ja? Un tad atkal viens nabaga drons lido un nokrīt un uzsprākst. Par to mēs vēl beigās parunāsim, bet pirms par to, vai es esmu tā kā noformulējis tādu, savu redzējumu šo lietu, es tev viņu tūlīt pateikšu un saka, vai tu varētu piekrist, ka mēs šobrīd dzīvojam kaut kādā šizofrēnijā. Mēs īsti nesaprotam par to komunikāciju ar sabiedrību. Viņi uzskata, nevis Moskvai šajā gadījumā, bet tie, kas komunicē. Vai viņi uzskata, ka mēs dzīvojam kāda veida sabiedrībā? Punkts 1. Tādā, kas dzīvo un gaida, ka viņiem 2 mēnešus iepriekš pateiks, ka Krievu tanki kaut kur brauc. Viņiem pateiks, kur var nopirkt biļetes, viņi sakāps, aizbrauks, pagaidīs, tad Krievu tanki ar NATO tankiem kaut kādiem abstraktiem izkarosies, atkaros atpakaļ Latviju, un tad viņi atbrauks atpakaļ ar domu tā kā mierinātani, tāda pirmā tāda sabiedrība. Un otra sabiedrība ir tāda, kur saprot, ka vai brauks tanki, vai lidos droni, vai kas, mēs te paliekam, karojam, ja vajag mirstam, un man, kā šīs otrās sabiedrības daļas pārstāvim, absolūti riebjās un ir pretīga šī komunikācija kā ar pirmās daļas cilvēku.
Jo te cilvēks saka, viņi tur nav savilkuši vēl karaspēku, tāpēc nevajag ne pa ko uztraukties. Tas nav taisnība, vajag uztraukties. Nu, es nepiekrītu, ka vajag uztraukties, bet vajag apzināties tos patiesos riskus un tam gatavoties. Kā tu gatavosies, ja tu neesi uzvilkts, ja tev nav fonalika? Tev visu laiku saka, ka viss ir mierīgi, nekas nebūs, nekas nedraud, beidziet stresot. Man tas padara personīgi vēl nervozāku. Jo cilvēki jau tomēr, tomēr, man liekas, ka sabiedrība sevišķi tāks par tādām lietām uztraucās, viņi jau seko tai informatīvai telpai līdzi, visur, un saprot, ka kaut kas nav kārtībā, bet tev mēģina, acīm redzami piemānīt. Protams, ka tu to jūti un uzvelcies. Tā jau arī tā uzticēšanās zūd savstarpējā, ja? Kad tu jūti, ka tev kā minūtes noklusē daudz ko. Ja? Jā. Es droši vien šai ziņā esmu radikālāks par tevi, un ja es uzskatu, ka es piederu otrajai cilvēku grupai, tad es uzskatu, ka varbūt pat labi, ka tie moskaļi veic šo te darbību tagad, un mums nevajag tai pretdarboties, bet patiesībā skaidrot, ko mums katram atsevišķi vajag šajā vietā darīt, jo mēs skaidri saprotam, ka tas karš nebūs vienkāršs, mirs cilvēki, civiliedzīvotāji, karavīri un tam līdzīgi, ka mums, ja mēs nevaram sagaidīt no kāda, kurš mūs visus izglābs kaut kādu NATO un visi nevaram aizbraukt, kamēr karš, mēs šeit dzīvosim, tad mums ir jābūt gataviem. Tas tās, ar ko mēs ar tevi šajā podkāstā nodarbojamies. Mēs runājam ar atsevišķām personām, kuras katra var kaut kādā ziņā palīdzēt, paskaidrot mums, būt gataviem, pretoties, izdzīvot vai tam līdzīgi. Pilnīgi piekrītu, bez tam man šķiet, ka ir arī pat diezgan tādi vienkārši un nomierinoši skaidrojumi, kā piemēram tas, kā tāda liela mēroga iebrukums, ja, viņš tomēr ir daudz maz laicīgi to mēs tulīt, piefiksējams. Ja. Cita lieta, kur gan mums ir draudi, kuru katru brīdi tas var notikt, ir tie paši droni. Visādi šitādas riebeklības. Ja. Tā kā, un par tiem, labi, tas ir atsevišķs mēs tulītās, stāsts. Tas ir bišķi jāpies, jo tas galvenais arguments mierināšanai ir tāds, ja, mēs taču no satelītiem redzam, ka nekādas Krievu tanku kolonas Pleskavā nestāv. Tātad viss ir kārtībā. Ja. Es atvainojos. Mēs esam 4 gadus karojam Ukrainam, mēs neko neesam sapratuši. Tas nākamais uzbrukums nebūs ar tanku kolonu. Nebūs. Un šajā gadījumā es gribētu atsaukties tomēr uz vienu, viņa personība ir pretrunīga, ja ir tur Twitterī un visur citur, ir tas Babčenko, Krievs, jā. Es gribu nocitēt, jo es savādāk izlikšos, ka es to esmu izdomājis, bet viņš to ir noformulējis. Tas nepareizais jautājums, vai Krievi ir gatavi. Jautājums ir pareizs tāds, ko viņi zaudētu, ja viņi uzbruktu? Un viņa atbildi ir pilnīgi neko. Viņiem nav svarīgi cilvēki, viņi nevēlās neko te okupēt, viņi vēlās taisīt sūdus. Ar droniem sūdus var taisīt 30 km robežā tādus, ka maz neliksies, 60 km robežā tā, ka kustēties nevar, un 100 km robežā tā, ka tev nav normālas dzīves. Nekas nav jāokupē. Tieši tā. Un ko mēs ar šito darām? Ko mēs gribam pateikt, ja mēs stāstam, ka viņi nav savākuši to 70 000 pie robežām, un ka tāpēc nevar notikt uzbrukums? Nē, bet tā atšķirība, tev, protams, ir taisnība visādā ziņā, bet tā jau ir, tas ir tas tāds, ka šajā gadījumā viss tā kampaņa ir tieši par to, ka viņi tūlīt nāks ar tankiem no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas. Ja. Bet es neesmu dzirdējis to kampaņu. Es esmu dzirdējis par to. Tas, ka viņi var nākt, tā, kas tagad ir tā kampaņa aktivizētā, ir tieši par to, ka viņi tūlīt iebruks tiešā veidā ar armiju nāks iekšā. Ja. Es vēl joprojām neesmu tādu kampaņu dzirdējis. Es esmu dzirdējis tikai par to, ka viņi vēlās kaut ko sašķelt un ka viņi vēlās kaut ko ietekmēt. To viņi dara jau visu laiku un diezgan intensīvi, praktiski bez pauzēm. Jā, bet kurš tur vairāk šķeļ mūsu šī te mierināšana vai viņu baidīšana, jo man šķiet, ka mēs tomēr pat Twitterī, nerunājot par Facebook, mēs nesalīdzinām vairāk lasām, ko mūsu mierinātāji par to saka, nekā to, ko kaut kādi Krievijas boti, kurus mums kāds tur screenshots uztais un pārpublicē, ko mēs ar savām acīm nekad neredzam. Ja? Kuram tad ir tā lielākā ietekme, kuru mēs tad dzirdam? Un beigās sanāk tā, ka, manuprāt, tā baidīšana notiek caur to mierināšanu.
Es neesmu neko dzirdējis par to, ka man baida, bet ja man katru dienu baigi mierina par to, saprot, tāpēc, ka tevi nevar jau nobaidīt mani arī, tāpēc, ka mēs ikdienā tajā dzīvojam. Mēs visu laiku sekojam līdz visai tā informācijai, un mēs to situāciju saprotam. Ja? Nobaidīt var tos, kas ikdienā tam nesakoja, bet tev pilnīgi taisnība, man daudz vairāk, teiksim, baida tā mierināšana nekā tā biedēšana ar iebrukumu. Jā. Un par to Krievijas gatavību vai ne, vēlreiz, viņiem nav nepieciešams tāda veida uzbrukums, un tas jautājums, kāpēc, lai viņi to nedarītu, mēs nevaram rēķināties ar racionāliem apsvērumiem. Jo racionāli cilvēki nedara to, ko viņi šobrīd dara Ukrainā. Ja? Viņš nav, ja 1000 cilvēku katru dienu kaut kur aiziet bojā. Kas tur racionāls? Tam droniem ir tā burvība, ka tu viņus var palaist un ilgi stāstīt, ka tie ir, piemēram, Ukraiņi. Sākumā ilgi, jā, mēnešiem var vienkārši tā ņemties. Jā. Un, protams, ka to viņi var darīt, un viņi jau to arī faktiski dara labi bez spridzināšanas, bet kādu lidostu tik pa laikam paralizēja. Viens, ka lidostu, un otrs, ka zinot, ka mums te ždunu varbūt ir ne tik ļoti daudz uz valsti, bet pietiekami daudz tur, kur var kaut kādas sūdzes sataisīt. Jā, tur kaut kāda transformatoru būdu dedzināšana, kaut kāda tur policijas iecirkņu apšaudīšana, kaut kāda tur nesaprotam cilvēki bruņot vazājās apkārt pa ielām vai konflikti. Tas viss ir absolūti reāli. Un tas viss neizraisīs nekādu NATO reakciju. Mums pašiem ar to jātiek galā. Protams, piekrīt. Vai mēs esam spējīgi ar to tik galā? Tavuprāt? Kā tev šķiet pēc dažu dienu veciem notikumiem? Tas vien, ka viņiem nav tanku un ar to sarunu beidzās, ka to tanku nav, tas ir pilnīgi nepareizi. Saprot, protams, ka tas ir pilnīgi nepareizi, tā ir problēma galvās mums un arī, jāsaka, visā Eiropā. Jo, saprot, tajā vecajā, teiksim, pasaules kārtībā bija 2 stāvokļi, miers un karš. Ja? Šobrīd tad tur vēl atomkara fons. Bet mēs ļoti redzam, ka karo 5 gadus bez visā atomkara. Bet tieši tā, bet mums kara Eiropā it kā nav, jo faktiski tu pat daudzās Eiropas valstīs tur armija vispār miera laikos ir ierobežot veidu, kā tu vari viņu izmantot. Ja? Bet tāpat laikā šitie hibrīdu uzbrukumi, tie paši droni un vēl kaut kas tāds, ir tad, kur jāiesaistās armijai. Jā. Un līdz ar to atrast to pareizo formu, to civil-militāro sadarbību, teiksim, moderni runājot, vēl īsti man šķiet, es viņu sauc par armijas lomu drīzāk, ka civil-militārā sadarbība varbūt bet te ir arī dronu gadījumā, tev ir, teiksim, civila aizsardzība ir, piemēram, iekšlietu ministrijas kompetence, viss tā skaitā apziņošana un glābšanas dienas. Dronus trekt nost ir armijas kompetence, vai aizsardzības ministrijas, kā tā ministrijām strādāt kopā miera laikos. Ja? Lūk, ir izaicinājums, izrādās. Jā. Un vienīgā atbilde uz to izaicinājumu ir stāsts par to, ka viņi nav savilkuši 70,000 cilvēkus un tanku divīzijas. Viss, nekādu citu atbilžu mums nav. Ka mēs izskatīsim, ņemsimies un nezinu, kas. Jā. Katrā ziņā tās nav atbildes un tas nav, tas nav pat pieteikums risinājumam. Tas, kas šobrīd notiek. Mēs šajā ziņā, ja ir runa par to, ka viņi veic kaut kādu kampaņu, tad mēs viennozīmīgi esam zaudētāji tajā kampaņā. Ar šito to kampaņu nevinnēsi ar šitādām te runām. Un beigās varbūt tīri tehniski par to dronu. Es zinu, ka tu ierakstīji Twitterī par to, ko tur gaidīt vai negaidīt. Sadalām šito tēmu bišķī un paskaidrojam, jo tur bija 2 lietas. Ja. Pirmā ir fakts par to, ka ne visus dronus var nošaut. Visus dronus nenošauja pat Izraēlu. Nerunājot par Ukrainu, tur Saudarābiju vai kaut kādu tur Irāku, vai ne? Precīzi. Viss ir skaidrs. Par to cilvēkiem, kuri saka, redz, kā ielidoju un nenošauju, es atvainojos, nenošaus nekad neviens visus. Tas ir punkts pirmais. Jā. Otrais, tavs komentārs par iepriekšējās brīdināšanas. To varbūt paskaidro un es varbūt pielikšu klāt. Ko tu gribēji teikt, jo izklausījās diezgan slikti. Tu teici, ka mums nav. Es lasīju aizsardzības ministrijas paziņojumu, kur skaidri un gaiši tā arī bija rakstīts. Agrīnās brīdināšanas sistēma konstatējas sprādzienu. Manuprāt, tas nav īsti agrīni. Un cilvēki to saprata kā uzbrukumu agrīnās brīdināšanas sistēmai, bet uzbrukums jau reāli ir šai te komunikācijai un
stāstam. Jo tu taču saproti, ka agrīnā brīdināšana droši vien to sūdu pamanīja lidojam. Ne, viņi tā kā ieraksta aizsardzības ministrija, viņi pamanīja sprādzienu. Ja? No. Skaidrs, ka pamanīja viņu radari un pamanīja visu kaut kas, bet tā problēma jau ir tā, ka to agrīno brīdināšanas sistēmu agrīni neiedarbināja. Ar agrīno brīdināšanas sistēmu mēs saprotam cilvēku apziņošanu. Normālais cilvēks to tā saprot. Ja? Bet ja būsim reāli, tad tur kaut kādus 10 kilometrus no robežas tajā sāģā, kur viņš nokrita, kā tu iztēlojies agrīno brīdināšanas sistēmu? Ko viņi darītu? Ja šodien kā reiz klausījos arī vienu raidījumu Kruspunktā, un šeit, kur par šo sprieda, un ko arī ministrs, protams, viņi to dronu redz tajos radaros. Nav skaidrs, ir drons vai nav, bet viņi redz. Viņi redz, ka viņš viņu lido šur, bet es domāju, ka profesionāļi atšķir, cik liela ir iespēja, ka tas ir drons. Manuprāt, tā šūna apraida būtu jāraida jau tad, kad tev vienkārši viņš ir gaisā, un tu redzi apmēram, kur viņš dod, tāpēc, ka tas risks ir. Respektīvi, ja tu vispār sāc analizēt, darbināt vai nedarbināt, tad jau ir jādarbina, manuprāt. Ja viņi mēģināja argumentēt ar to, ka mēs jau nezinājām, kur viņš lidos, un vai viņš lidos pāri vai kritīs nost, ja? Bet, manuprāt, tieši tāda ir tā brīdināšanas sistēma. Tāds notiek arī Ukrainā. Ukrainā brīdināšanas sistēma sāk darboties visā Ukrainā, tad Krievijā lidmašīnas paceļās. Ja? Nē, bet mums būtu tad reāli analogs, mums būtu tāds, viņi tur gar to robežu visu laiku lido. Un mēs ik pa brīdim arī vajag visu laiku. Jā, un visu laiku ir brīdināšanas sistēma. Protams. Bet labi, un ko te Latgales sāģā, ko lai tie cilvēki dara tajā gadījumā? Nē, neko, vismaz ej ārā un klausies, vai tev pagrabā, bet tas nākamais, kas ir jāstāsta, ko un kā darīt. Bet restīvi, viss tā man ieraksta pamatdoma vispār bija, kad sākam ar to, tas dronu sienas ir labi, būvējam, viņas vajag, kaut ko viņas noķers, tāpat ne visu, bet sākam tieši ar šo, lai laicīgi apziņojam, lai cilvēki zina, kas viņiem jādara, ja vajag, vai atbalstam, patvērtnes, gluži nē, pagrab, kaut kādas, teiksim, mini patvērtnes, ja? Kaut ko tādu, bet manuprāt, vēlreiz, ja tev jau vispār rodas jautājums, vai šūna apraidi ir jādarbina vai nē, tad viņi jau ir jādarbina. Tāpēc, ka mēs arī par laikapstākļiem ziņojam, ka ļoti liela iespēja, ka būs vētra. Mēs nesagaidām vētru, un tad visiem ir paziņojumi, ka tagad sākās vētra. Ja? Tā. Vārdu sakot, nedaudz šo te pa punktiņiem saliekot, dargie cilvēki, tas, ka viens drons netika notriekts, bet vai nokrita, vai nākotnē izlidos cauri un nokritīs vēl visur, kur pierodiet, un tas nav apliecinājums tam, ka mums galīgi nav šo spēju. Tas nav. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts par tām apziņošanām. Mēs esam bērnu autiņos tajā, mums ir fiziski kaut kāda tehnoloģija, kura nav ne atstrādāta, ne izmēģināta, ne cilvēkiem iemācīts reaģēt uz to, ne cilvēki saprot, kas būtu jādara. Tur ir darbs, es nezinu, jūra. Darbs ir jūra, un atkal ir liela problēma ar komunikāciju, sevišķi pēc tā pirmā drona gadījuma, kur mums tiek mēģināts stāstīt, ka mums neuztraucties, mums tūlīt būs drona siena, un par visu pārējo mēs varam aizmirst, mēs būsim droši un pasargāti. Manuprāt, ir svarīgi godīgi pateikt, ka mēs sargāsim, bet varam arī nenosargāt, tāpēc, ka tas gluži vienkārši nav iespējams. To viņi it kā mēģina šobrīd tagad teikt. Jau, jā. Tagad viņi tā kā mēģina to tā atsakt, bet tas izklausās pēc nelielas tādas taisnošanās. Ja ne? Kāda, bet tā ir objektīvā realitāte. Neviens pasaulē nespēja noķert visus dronus, un arī diez vai kādreiz spēs. Tā tas vienkārši ir. Okay. Starp citu, mēs šeit esam nedaudz aizķēruši mūsu nākamās sērijas tēmu par patvērtnēm un iespējams par mazajām un privātajām patvērtnēm. Tā kā pēc šīs te mūsu īsā izlieciena, šī te ārkārtas izlaiduma vai ārkārtas raidījuma, gaidiet drīz vien būs īstais un garais, un tajā būs saruna ar viesu, kurā mēs uzvedīsimies daudz pieklājīgāk un mazāk emocionāli. Un kaut ko noderīgu varbūt pastāstīsim tieši par šo, ko tad darīt, ja pēkšņi tā šūnu apraide sāks darboties, jūs saņemsiet signālus un ko tālāk. Ja? Tas tātad būtu tā saruna par to būs nākotnē. Bet šo te mēs varam varbūt pabeigt pa punktiem. Moskavī bez šaubām veids un visu laiku veids visādas un visādos virzienos visādas kampaņas. Jā. Svarīgākais ir, kādu kampaņu veicam mēs. Tieši tā. Un tā kampaņa, ko mēs veicam, tā nedarbojās. Tā ir nepareiza. Tā ir nedarbojās un tā ir nepareiza, un otrkārt mēs visu laiku mēģinām tā kā aizsargāties pret Krievijas kampaņām, bet faktiski paši
nekādu kampaņu netaisam. Jā, vismaz iekšējo. Un tu nevari uzvarēt, neejot uzbrukumā arī ar kampaņām. Jo atgādināsim, mēs visu laiku, tās kampaņas viss ir cilvēkiem, kur grib, lai 2 mēnešus pirms kara viņus brīdina un parāda, kur aizbraukt noslēpties, atbrauks NATO izkarosies un tad viņi atbrauks atpakaļ. Tas ir tādiem cilvēkiem tās kampaņas tiek rakstīts. No mūsu puses viņas jau pat netiek rakstīts, bet sabiedrība tiek uztverta, ka viņi ir tāda. Jā. Un, protams, daļa sabiedrības varbūt tāda ir un grib to sagaidīt. Mums ir jums bēdīgas ziņas. Nebūs jums tādu iespēju, dārgā sabiedrība. Un beidziet palīdzēt Moskaļu kampaņām ar savām neveiksmīgajām. Es domāju, tā varbūt mēs varam pabeigt ar tādu uz tādu aicinājumu. Jā. Labi. Tiekamies īstajā sērijā, parunāsim mazāk emocionāli un mierīgāk. Izventilējam. Jā, izventilējamies. Labi. Visu gaišu. Tā.